Šodien uz sarunu esmu aicinājusi ārsti dermatoloģi Lindu Kapteini Veita. Sveika, Linda! Pastāsti, kādas tad ir visbiežākās problēmas, ar kādām pacienti vēršas pie dermatologa? Kā dermatologam man jāsaka, ka tās ir ādas slimības. Ja? Bet īstenībā ne tikai slimības, bet dažādas arī ādas izmaiņas. Mums kā dermatologiem īstenībā ir ļoti interesants darbs, jo cilvēks atnāk ar vienu sūdzību, bet mums ir jāsaliek tā kā puzli pa gabaliņam, kas ir vienas ādas izpausmes, kas ir varbūt citas sūdzības, citas izpausmes, un tādā veidā mēs atrodam arī dažādas citas saslimšanas, ja, par ko cilvēks vispār nemaz nenojauš, ja, un tas īstenībā var būt saistībā arī ar vairogu dziedzeri, ar kuņģa zarnu traktu. Tā kā āda un skaistās tā kā vairoga orgāns, ja, mūsu barjera, un arī tā ir izpausme, kas mums notiek organismā. Un līdz ar to tas mūsu darbs un nepieciešamās zināšanas ir ļoti plašas. Un kādi ir galvenie faktori, kas vispār ietekmē ādas veselību? To noteikti ir ārkārtīgi daudz, bet tādi galvenie. Kā studentiem mēs stāstam, ka ir tie iekšējie faktori un ir tie ārējie. Un tad noteikti pats galvenais ir mūsu ģenētika, jo mēs jau no vecākiem saņemam to informāciju, ja, vai mums būs sausa āda, vai taukaina, vai ļoti jutīga, vai tieši otrādi ļoti toleranta. Tāpatās arī uzturs, ko mēs lietojam, ja, vai mēs tur ieskrienam garām skrienot jau pēdam, ja, kaut ko nedaudz, ja, vai arī tiešām padomājam, ko mēs izvēlamies uzturā, ja, vai tur arī ir rieksti un avokādo un pietiekoši daudz ūdens, un vai tas mūsu uzturs ir sabalansēts, un vai tās ir 2 vai 1 vai 3 reizes dienā, kad mēs pēdam. Par ūdeni runājot, ir ļoti svarīgi ādu arī padzirdīt no iekšpuses. Ja? Tā kā arī dermatoloģijā mēs iesakam dzert to ūdeni. Miegs, ja, noteikti naktī ir tā, ka āda ir tas orgāns, kas arī atjaunojas, ja, miegā. Un, ja mēs neizguļamies, ja, tad mūsu āda paliek sausāka, blāvāka, ja, šie zilie riņķi zem acīm, ja, tam visam ir noteikti izskaidrojums. Un no ārējās vides, pirmām kārtām saule. Ja, saule ir gan dzīvības avots, gan arī tas, kas mums ātrāk novecina ādu. Īpaši mums kā ziemeļu rasē, baltā rasē, ja, tiešām šie saules aizsargkrēmi ir vajadzīgi. Un katru pavasari mēs sakam, nopērciet lūdzu svaigu aizsargkrēmu, ja, jo pagājušā gada noteikti palīdzēs daļēji tikai. Tāpatās vides piesārņojums, ja, jo šeit ir, varbūt es uzreiz pieminēšu, ir tādi ļoti interesanti kosmētiskie līdzekļi, kam arī ir tāda vairogu funkcija, kas neļauj tam vides piesārņojumam iekļūt ādas porās, ja, un rada šo aizsardzību. Un ir pierādīts, ka šie mikroputekļi, mikro piesārņojums, ka viņš arī izraisa, piemēram, nevēlamu pigmentāciju. Ja, no vienas puses mēs tā kā cīnamies, ārstējam to visu, ja, bet tāpat laikā tas iemesls ir vide un piesārņojums. Te gan jāsaka, ka varbūt tas ir tādās lielākās pilsētās, ja, kur ir vairāk smogs un tā, bet mēs jau pietiekami ceļojam arī. Jā, šis ir diezgan tāds plašs spektrs jau no nosauktajām lietām, noteikti kā tas ietekmē ādu no iekšpuses, bet mums ir arī dažādi ādas tipi, un bieži vien cilvēki padzird par kādu kosmētikas produktu, un viņam šķiet, ka viņam viņš būtu jāizmēģina, bet droši vien šajā ceļā arī pieļauj ļoti daudz kļūdas tieši ādas kopšanā. Tad nākamais jautājums bija par to, kādas tad kļūdas cilvēki biežāk pieļauj tieši kopšanā no ārpuses, kas ir ikdienas darbs. Jā. Noteikti cilvēkam ir jāzina savs ādas tips. Ja? Tātad vai sausa, vai taukaina, vai kombinēta āda, vai ar pastiprinātu jutību. Un izvēloties kosmētiskos līdzekļus, tad arī ir jāizvēlās, atbilstoši ādas tipam. Protams, ļoti brīnišķīgi, ja cilvēks arī zina, ja viņam ir kāda dermatoloģiska problēma vai saslimšana, ja, tad, piemēram, izvēlamies kosmētiskos līdzekļus, kas ir sārtām sejām, ja, tā saucamai rozācijai.
vai ļoti sausām ādām, ja, kam ir atopiskais dermatīts. Ir vēl dažādas dermatoloģiskas diagnozes, ja, pie kā ir vajadzīga šī specifiskā ādas kopšana. Nu, tātad pareizi kopšanas līdzekļu izvēle. Tad, kā es minēju, saules aizsarga krēmi, tiešām tie ir vajadzīgi, jo mēs lēnāk novecojam. Ja, un tas ir pierādīts un vairs nav apstrīdams. Ja, tā ir viena lieta. Un otra lieta, tomēr tie ādas audzē arī augu plašumā un arvien jaunākiem cilvēkiem. Līdz ar to saules aizsarga krēmus iemācīt lietot jau bērniem, skolēniem no mazotnes. Nu, tas būtu tā kā mūsu vecāku pienākums, ja, ne tikai ārsta un sabiedrības. Tā. Noteikti jānotīra kosmētika vakarā, ja, jo reizēm tas tā piekus, negribās, ja, neko darīt. Bet šīs kosmētikas paliekas tomēr nosprosto tās ādas poras un neļauj ādai atjaunoties, ja, jo āda ir orgāns, kas visu laiku atjaunojās, un nakts tas ir laiks, kad organisms un arī āda atjaunojas, ja, tāpēc šī tīrība ir svarīga. Un kā cilvēkam noskaidrot savu ādas tipu un vai viņš dzīves laikā var arī mainīties? Jā, ir dažādas pazīmes, pēc kā mēs nosakam, ja kāds ir ādas tips. Un bieži vien jau visprecīzākais jautājums ir, kā jūsu āda jūtas pēc nomazgāšanas ar ūdeni. Ja jūtas ļoti labi, tad cilvēkam ir normāls, adekvāts, ja, pašpietiekams ādas tips un kvalitāte. Un attiecībā par kosmētikas līdzekļiem izvēlamies kaut ko neitrālu vai nelietojam neko. Ja āda ir sausa, velkoša, jutīga, ja, tad mēs droši vien nojaušam, ka mums ir sausa āda. Šis sausais ādas tips, kad ir vajadzīga pastiprināta mitrināšana, ietaukošana, ja, ādu vajag ietaukot, ja, tāpat kā apavus, kas ilgāk glabājās, ja, un ilgāk kalpo, tāpat arī ādu vajag ietaukot, un izvēlēties varbūt tādus līdzekļus, kuri tiešām ir draudzīgi ādai, kas nerada smagumu, ja, kas mēs viņu uzklājam, viņš arī labi uzsūcās ar tādu patīkamu tekstūru. Un droši vien no tā visa piedāvājuma, kas mums ir pieejams, ja, gan kosmētikas veikalos, gan aptiekās, labā ziņa ir tāda, kad ir jau testeri un paraudziņi, ja, un cilvēks noteikti var izmēģināt, ja, jo šī izmēģināšana arī ir ļoti svarīga, jo tad mēs redzam, kāda reaģē. Ja? Un izmēģināšana tad ir uz dēlma iekšējās virsmas. Ja? Un tad, teiksim, pāris minūšu laikā mēs zinām, ja, kā āda reaģēs uz to. Un šis trešais tips, ja, ir taukaina āda, kuru noteikti arī vajag mitrināt, ja, un nekādā ziņā nevajag pārsausināt, ja, jo izvēloties tos kopšanas līdzekļus tieši attaukot, taukainu ādu ļoti nevajag. Ja, viņu vajag mitrināt, viņai vajag komfortabli justies un tikt koptai līdzīgi kā citiem ādas tipiem. Vai var mainīties, ja, dzīves laikā? Jā. Jo ādas darbību ietekmē cilvēka dzīves posmi. Ja, jo tad, kad nāk, teiksim, tas pusaudžu vecums, ja mums sāk darboties hormonālā sistēma, dažādi tie dzimuma hormoni mainās, stabilizējās, ja, un sāk darboties aktīvāk tauku dziedzeri, sviedru dziedzeri, un noteikti parādās izteiktāk, ja, kāds būs tas ādas tips. Tāpat arī vēlākā dzīves posmā ādas funkcijas noteikti ir atkarīgas no visa, kas notiek organismā. Ja mums, piemēram, ir kaut kāds izdegšanas posms, un mūsu vairogdziedzeris vairs nespēja kompensēt, ja, šīs dzīvības funkcijas svarīgās, ja, tad arī noteikti āda paliek sausāka. Ja, jo, kā es minēju, ādas simptomi noteikti ir saistīti ar to, kas notiek organismā. Jā, un vai arī mūsdienās trauksmēnais dzīvesveids un tas populārais stress, par ko runā, vai tas arī ietekmē ādas veselību? Jo ir teiciens, ka āda ir mūsu veselības spogulis. Jā, noteikti. Jā, jo šīs
stresa hormons, ja, šis kortizols, kas izdalās, ja, viņš noteikti ietekmē pirmām kārtām ādas apasiņošanu. Ja mums ir par daudz stresa, mums noteikti ar laiku āda kļūst sausāka. Mēs sliktāk izguļamies, ja, mums atkal paliek bālāka āda, parādās šie zilie riņķi zem acīm. Stresa hormoni ietekmē iekaisumu, izsitumus. Ja ir iekaisums, uzreiz parādās vairāk izsitumu. Nu, ļoti klasisks piemērs, piemēram, studentiem, kad tuvojas sesija. Ja? Mums ir negulētas naktis, ja, uztraukums un stress, un tie izsitumi, un tās sejas ādas tiešām kā ģeogrāfiskā karta reizē. Un tad mēs tā kopīgi draudzīgi pārdzīvojam to, tiekam galā, ja, un, protams, ka tā āda arī sadzīst un atjaunojas, ja, un tas ir tāds labs piemērs, ja kā stress ietekmē ādu, bet kā mēs varam ar to tikt galā. Jā, nu es domāju, ka tam ir tiešām ārkārtīgi liela nozīme, jo tas, kā mēs jūtamies, tā jūtās arī mūsu āda. Bet kādas ir izplatītākās ādas saslimšanas un no kā tās rodās? Nu, viena noteikti no iemesliem ir tas ultravioletais starojums, bet varbūt ir vēl kādi. Diagnozes ir saistītas ar vairāk kā 1000 dažādām citām saslimšanām, ja, un mums kā dermatologiem ir jāpārzina ļoti, ļoti daudzas sfēras, ja tā nav viena tikai dermatoloģija, jo ādai, piemēram, ir tikai ādas saslimšanas. Ādai var būt saslimšanas saistībā ar iekšējiem orgāniem. Ādas izmaiņas ir saistītas ar ultravioleto starojumu. Ja? Ir šis fotobojājums, ja? Šie dažādie faktori, kas izraisa ādas audzējus. Ja, tā arī ir ļoti tāda liela un plaša tēma, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, ka mums jāsako līdzi, ja, kā mums ir visu laiku jāievēro, ja, šīs ādas izmaiņas, un jāsaist arī ar citiem simptomiem, ja, vai citām sūdzībām, kas notiek organismā. Tāpat saistība ar mūsu imūnosistēmu, jo ir dažādas autoimūnās saslimšanas, kas izpaužās uz ādas, un bieži vien tās ir arī saistītas ar dažādu iekšējo orgānu, ja, piemēram, vairogdziedzera izmaiņām, ja, tā pati sarkanā vilkēde. Mēs nezinām, kāpēc mums parādās izsitumi, kad mēs esam saulē, un, kad mēs neesam saulē, tad viņi pazūd, ja, bet lēnā garā mums, piemēram, attīstās sarkanā vilkēde. Tā kā mans ieteikums ir pievērst uzmanību visiem simptomiem, visām izmaiņām ādas norisē, un, ja ir kaut kas nesaprotams, tomēr aiziet pie tā ādas ārsta, vērsties un pastāstīt to. Un kādas ir mūsdienu diagnostikas iespējas? Kā jūs diagnosticējat tādas saslimšanas? Un vispār, cik cilvēkam bieži būtu jādodās pie dermatologa, pat ja varbūt nav kāda sūdzība? Vairāk pacientu tieši manā praksē ir ar ādas audzējiem un ādas jaunveidojumiem. Un tādā klasiskā gadījumā, ja viss ir kārtībā, tad mēs tiekamies reizi gadā vai reizi pāris gados. Bet noteikti es ieteiktu vērsties biežāk, ja, piemēram, tas ir ģimenē kādas izmaiņas bijušas vai kādi ādas audzēji, vai, piemēram, ir varbūt kādreiz jaunībā neprātīgi apmeklēts solārijas, ja, un liekas, tas jau bija 10 gadus atpakaļ, nekas jau nevar būt. Nē, tieši otrādi, ja, 10, 15 gadi, un ir laiks, kad parādās šie ādas audzēji, un šis mazais izsitums, kurš nepazūd ilgāk par 3 mēnešiem, kurš lēnā garā aug, liekas, ja nekas īpašs nav, bet īstenībā tas ir ādas karcinoma, ja, kas mums liek pievērsties, ja, un ārstēt, ja, šo diagnozi. Par izmeklējumiem noteikti tā ir klīniskā apskate. Ir jāgatavojas tam, ka pie dermatologa mums būs jāparāda visa āda, būs jānovelk tēkrekliņš, ja, un mēs arī kājas apskatāmies, ja, stilbus no priekšpuses un no aizmuguras. Ja, noteikti apjautājamies par visiem par visām ādas lokalizācijām, ja, kas notiekās, ja, īpaši, ja tas ir tāds skrīnings audzējiem, ja tās ir saslimšanas, piemēram,
un ir tikai izsitumi uz sejas, ja, tad arī ļoti iespējams, ka dermatologs gribēs apskatīties arī ķermeņa ādu vai roku ādu vai, piemēram, ceļgalus, ja, lai pateiktu, kāda ir šī saslimšana. Noteikti mēs izmantojam laboratorijas pakalpojumus, ja, ir dažādas šīs mikrobioloģiskās izmeklēšanas, ja, kad mēs ņemam dažādus paraugus no ādas, matiem, nagiem, ja, gan izmeklējumus baktērijām, gan sēnītēm. Ļoti laba izmeklēšana ir ādas biopsija. Nekas traģisks, mēs paņem tādu mazu mikro ādas gabaliņu, un mums ir iespēja noteikt, kādas ir šīs iekaisuma šūnas, kas izraisa saslimšanu. Ātra, laba izmeklēšana, ja, ātri sadzīst, ja, bet sniedz tādu labu informāciju. Nu, un, protams, visa šī digitālā pasaule, šī digitālā dermatoskopija, kas mums palīdz novērtēt ādas veidojumus, jo ārsts jau strādājot visu dienu, varbūt uz pēcpusdienu mazliet piekūst, ja, bet dators saglabā to savu uzmanību. Bet jāsaka arī tas, ka tomēr primāri tas ir cilvēka acs, cilvēka zināšanas, ārsta pieredze, ja, un noteikti mēs šo digitālo dermatoskopiju ņemam kā papildus izmeklējumu vēl joprojām. Un kādas ir varbūt tādas pirmās pazīmes, pēc kā cilvēks var secināt, ka tomēr ir kaut kādas ļaundabīgas izmaiņas, jo iespējams nevienmēr tas ir kaut kāda jau tāda paliela dzimumzīme, kas izskatās jocīgi, bet tieši tāds varbūt kaut kāds mazs punktiņš uz ādas, kas varbūt nemaz nav pamanīts. Varbūt kādas ir tās iespējas cilvēkam vispār pašam saprast, ka kaut kas nav kārtībā? Jā, nu, ādas audzēji iedalās, nu, teiksim tā, divās lielākās grupās, kas ir saistīti ar melanocītiem, jā, jeb šie tumšie pigmentētie audzēji un bezpigmenta audzēji. Biežāk sastopami ir bezpigmenta audzēji, ja, šie gaišie, kas mums sākotnēji izskatās kā tāda nevainīga pumpiņa, nevainīgs plankumiņš, kas laika gaitā attīstās. Ja, un sākotnēji varbūt ir mazliet krevelīte, ir mazliet iekaisis, bet viņas sadzīst un liekas, ka nav jāpievērš uzmanība. Ja, bet tur paiet kāds laiks, mēneši vai gads, ja, un mēs skatāmies, ja, ka tas veidojums tomēr aug lielāks. Un vidēji, nu, kaut kur 1-2 gadu laikā parasti atnāk ar bazaliomu, kā tādu biežāko audzēju, kas labā ziņa ir tāda, kas varbūt nedod metastāzes, ja, bet nu, ir viens no tādiem ādas audzējiem, kas ir ļaundabīgs un kas ir jāārstē. Tad ir šie plakanšūnu audzēji, ja, jeb no ādas raga šūnām, kas veidojās, biežāk tie ir bojāti tieši saules starojuma dēļ, ja, vai mākslīgā starojuma dēļ, ja, vai ar darbu saistīta kaut kāda starojuma dēļ. Un tad tā pirmā pazīme ir, kad mēs jūtam, kad ir kaut kāds laukums uz ādas, kas nav gluds, kas mazliet ķerās, ja, tādu asu struktūru, un laika gaitā viņš paliek ar vien asāks, ja, un tās ir tā saucamās pirmās pazīmes, ja, šiem saules keratozēm, kas ir pirmsaudzēja stāvoklis, un kuru mēs un dermatologi visā pasaulē iesaka ārstēt, ja, jo 30% gadījumu viņš tomēr pāriet par to plakanšūnu audzēju. Tā kā jebkurš nevainīgs sārts plankums, kas nedzīst ilgāk par 3 mēnešiem, pusgadu, tas būtu jāpārbauda. Ja, lai zinātu, nu, ka tur ir viss kārtībā, piemēram. Nu, un tad šie melanocīti, ja, šie tumšie pigmentētie audzēji, kas ir bīstamāki, daudz bīstamāki, ja, dzīvībai, un tomēr šīs šūnas, ja, kas izraisa šāda veida audzējs, tomēr arī ierobežo, ja, šo cilvēku dzīvildzi. Un šeit arī ir jāsaka ļoti daudz un dažāda veida, ja, šie audzējas varbūt neiedziļināšos, bet kas mums kā cilvēkiem, ja, kā pacientam būtu jāzina,
Mums būtu jāzina, kāda veida mums ir tās dzimumzīmes, kāds ir mūsu risks. Nu, tā kā vienreiz pie tā dermatologa ir jāaiziet, ja? Nu, un jānoskaidro, kam ir jāpievērš uzmanība, kam, un kam īsti nav, ja? Kas ir normāla dzimumzīme. Un tad jāskatās, vai parādās kāds jauns veidojums, kāds jauns pigmenta plankums, kurš pamazītēm aug. Un šis vecuma posms, es teiktu, var būt jebkurš, ja tas var būt jauniem cilvēkiem, bērniem drīzāk ne, bērniem ļoti reti, ja, bet jauniem cilvēkiem 20 gadi plus ir pirmie audzēji, kad mēs to pamanam. Protams, jo lielāks vecums, ja, jo vairāk ir šis risks. Tātad, jebkurš jauns brūns vai melns vai citāda veida plankums. Otrām kārtām, esoša dzimumzīme, ja, esoša, ko mēs jau redzam katru reizi pirtī, ja, vai vansistabā, kad apskatāmies savu ādu, ka viņi tomēr sāk izmainīties. Ja, un īstenībā pārskatīt savas dzimumzīmes reizi mēnesī, tas ir tāds ļoti labs ieteikums tagad, jo tādā veidā arī mūsu praksē ir nācies atklāt audzējus melanomas arvien jaunākiem cilvēkiem, ja, 20 plus gadi, un tādā kopējā sadarbībā mēs atrodam ātri augošas melanomas. Un viena svarīga lieta, jo ātrāk mēs to atklājam, jo labāk ir ārstēšanas rezultāti. Tā. Un varbūt tāda trešā lieta ir jau tādas nosauļotas ādas, ja, kas jau ir ilgstoši bijušas saulē, es teiktu vairāk dārza darbos, ja, laukos. Ir arī cilvēki, kas mīl pludmali, ja, un ar gadiem tiešām šī āda kļūst raiba, un tad arī noteikti ir jāskatās, ja, kādas ir šīs pigmentācijas izmaiņas, ja, jo šādām ādām savukārt attīstās lēni augošās melanomas, ja, tādi lentigoma maligna, kas arī ir jāārstē, protams, laicīgi. Mūsdienās ir ļoti attīstījusies digitālā pasaule, mēs jau nedaudz pieskārāmies, bet kādi jaunumi ir tieši dermatoloģijā? Ir digitālā dermatoskopija, varbūt ir vēl kādas iespējas. Un pastāstiet vairāk par to digitālo dermatoskopiju. Tā kā, piemēram, ģimenes ārstam tas ir fonendoskops, ja, tā dermatologam noteikti tas ir dermatoskops. Un tas ir pirmais mūsu darbarīgs, ar ko mēs griežamies un aplūkojam pacienta ādu. Un šī dermatoskopija ir attīstījusies tādā līmenī, kad mēs ar to mazo ierīci varam noteikt ļoti daudz diagnozes attiecībā par ādas stāvokli. Tas var būt dažādas infekcijas, tas ir kašķis, ko mēs uzreiz redzam. Tie ir audzēji, kur mēs varam diezgan ātri un diezgan precīzi pateikt, kāda ir šī saslimšana. Un protams, mums nāk arī šī digitālā dermatoskopija klāt, un sadarbībā ar mūsu partneriem, kas mūs ļoti atbalsta un palīdz mācībās arī attiecībā un darbībā, ja, ar šiem izmeklējumiem. Ja, tātad mēs esam spējīgi diezgan ātrā laikā novērtēt, noteikt tādas stāvokli. Mākslīgais intelekts mums nāk palīgā. Un tādā veidā mēs ātri tiekam, ja, pie šīs diagnozes. Protams, tur var iedziļināties, ja, dažādā starojumā un kā dažādas šūnas rada dažādu krāsu un kas mums tur ir jāskatās, ja, bet tā ir tāda ārstu varbūt profesionalitāte un zināšanas, ja, ko mēs apgūstam mācoties, ja, un jā, tas ir fantastiski vispār, kas notiekās, jā, ar izmeklēšanas iespējām šobrīd. Jā, jo digitālā pasaule un mākslīgais intelekts šobrīd tiešām ļoti strauji attīstās, un arī medicīnā, manuprāt, tas ir jums liels palīgs, vai ne? Jā. Jā. Un nākamais jautājums visām sievietēm droši vien vairāk aktuāls. Kā tad nenovecot? Varbūt jums ir kaut kādi padomi, kā rūpēties par ādu, lai lēnāk vismaz novecot?
Noteikti kā dermatologam pirmām kārtām tie ir saules aizsargkrēmi. Ja, ļoti vienkārši, ja, jo saules stari, ultravioletais starojums, A starojums, kas iet cauri logiem, tas tomēr rada šo ādas struktūras bojājumu, un mums arī saules aizsargkrēmi ir jālieto tomēr arī ziemas periodā, ne tikai vasaras. Tad noteikti ir attiecīgi ādas kopšana, savs kosmetologs, kas izstāsta, kā labāk rūpēties un kopt ādu, savs dermatologs, kas laicīgi novērš dažādas iekaisumus, ja, vai dažādas izsitumus, ja, kas nedodies var atstāt kādas nepatīkamas rētas uz ādas. Attiecībā par novecošanos tas noteikti ir plašāks jēdziens, ne tikai dermatoloģija, jo novecošanās jau mums notiek visā organismā, un kā dermatologam varbūt vairāk mēs pievēršam uzmanību vielmaiņai, ja, jo tomēr pareizs uzturs arī ir viens no būtiskiem, kas palēnina, ja, šo ādas novecošanos, jo, piemēram, šīs pareizās taukskābes, pareizās uzturvielas palīdz ādai saglabāties, savukārt cukuri un oghidrāti, ja šī pārcukurošanās arī straujāk novecina ādu. Ir dažādas iespējas atjaunot, ja, ādu, un ja mēs esam attiecīgā vecuma posmā un mēs zinām, kā palēnināt, apstādināt laiku, tad noteikti es ieteiktu izvēlēties sev labu speciālistu, kas izstāstīs tieši par iespējamām tālākām ādas novecošanās izmaiņām, kas attiecīgā brīdī varētu sagaidīt mūsu klientu, pacientu, un lēnā garā izvēloties procedūras, ieguldīt sevī. Ja, tās varētu būt dažādas injekciju procedūras, dažādas aparātu procedūras, atbilstoša kosmētika, atbilstošas kosmētiskās procedūras. Man ir jautājums par pigmentācijas plankumiem arī, kas bieži vien piemeklē sievietes ne tikai vēlīnākā vecumā, bet arī jau jaunas sievietes pēc grūtniecības laikā. Kā ar šiem pigmentiem cīnīties? Varbūt ir kādas efektīvas metodas? Jā, sejas ādas pigmentācija tā arī ir tāda ļoti plaša tēma dermatoloģijas praksē, un es teiktu tā, ir, sauksim uzreiz diagnozes, ja, ir tā saucamā melazma, jeb grūtniecības pigmentācija, kas nevienmēr ir saistīta ar grūtniecību, bet reizēm arī ar dažādām hormonālām izmaiņām, un tad mums tikko sākās saule, kā var teikt, tikko saule kļūst aktīvāka, ja, mūsu valstī, ja, marts, aprīlis, tā parādās šie pigmenta plankumi vaigu galos, uz pieres, virslūpa paliek pigmentēta, ja, un tie ir tādi klasiski melazmas izpausmes simptomi. Un tādā gadījumā mums ir ļoti jāsargā āda, ja, tas nozīmē to pašu laicīgi sākt saules aizsargkrēmu lietošanu. Ja tas nebūs maijs, jūnijas, bet jau marts, februāris, marts, es teiktu. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir dažādi šie gaišinošie, balinošie līdzekļi, kas ir pieejami gan pēc dermatologa ieteikumiem, gan farmaceita. Un, protams, šī hormonālā regulācija, ja, kas mums būtu arī jāsakārto. Tātad tālāk ļoti svarīga pigmentācijas problēma ir pēciekaisuma pigmentācija. Tā parādās mums pēc dažādiem izsitumiem, pēc dažādām traumām, varbūt vairāk cilvēkiem ar tumšāku ādas tipu, bet noteikti viņa ir traucējoša, un primāri cilvēkam ir jāsaprot, ka viņam ir tāda problēma, ka, piemēram, ja viņš laicīgi neizārstēs šo savu izsitumu, ja, bet izies saulē, ja, un domās, nu saule visu izārstēs un, kā teikt, piesauļos, ja, man to iekaisumu, ir jārēķinās ar to, ka viņam būs pēciekaisuma pigmentācija.
Ar pēciekaisuma pigmentāciju āda tiek galā, bet tas ir ilgi. Tie ir kādi 6–8 mēneši, kamēr šī āda atjaunojās. Un problēma parasti ir tāda, ka nav pareiza ādas kopšana, nav pareiza ādas aizsardzība, nav šo aizsargājušo līdzekļu, nav pretiekaisuma terapijas, un viņam visu laiku atjaunojas šī pēciekaisuma pigmentācija. Nu, tur es ieteiktu noteikti aprunāties ar dermatologu. Nu, un tāda varbūt trešā lielākā grupa, ja, ir šie novecošanās plankumi, jeb saules plankumi. Reizēm tautā viņus sauc par aknu plankumiem, bet ar aknām tur nav nekāda sakara, vismaz šajā izpausmē. Un šeit ir jāmin tas, ka uz ādas sāk parādīties izpausmes, saules ietekmes izpausmes, kuras ir uzkrājušās gadiem. Tas, piemēram, ir mūsu kreisais vaigs, ja mēs stūrējam, ja, tad visu laiku ir šis starojums no loga, ja, un parādās šie pirmie plankumi, un viņi nepazūd. Ja vasaras raibumi, piemēram, mums ziemā pazūd, tad šie plankumi, saules plankumi mums nepazūd. Un tad ir jāsāk skatīties un lūkoties pēc dermatologa vizītes, jo mums ir jāsaprot, vai tas ir vienkārši saules plankums, jeb tā saucamais lentigo, ar ko mēs varam tikt galā, ja, dažādas lāzera procedūras, dažādi pīlingi, dažādas kosmētiskās procedūras, krēmi, kas satur A vitamīnu, ja, šie retinoīdi, ko es noteikti gribētu arī minēt, kā pretnovecošanās tādu komponentu, vai arī jau ir izmaiņas, kuras mums var vēstīt par kādu ļaundabīgu izmaiņu, vai tieši tā saucamo pirmsaudzēju stāvokli, kur arī ir vajadzīga šī iejaukšanās, šī ārstēšana, un tādā veidā mēs pasargājam sevi no daudz lielākām problēmām vēlākā dzīves laikā. Un kā tiek ārstēti šie ļaundabīgie audzēji? Ja tas jau ir diagnosticēts kā ļaundabīgs audzējs, mēs sadarbojamies ar Latvijas onkologiem, ķirurgiem, un primāri noteikti tā ir veidojumā izgriešana, jeb ekscīzija. Ja ir šis veidojums mazāk bīstams, teiksim, vispārējai veselībai, ir arī citas ārstēšanas metodas, kā starošana, kā dažādi lokāli medikamenti. Un jāsaka, tā kā medicīna attīstās, arī medikamenti attīstās, un mēs jau varam tikt galā ar audzējiem, saglabājot ādas audus un neiegūstot šīs lielās rētas, varbūt, kā kādreiz tas notikās. Jā, šis arī parāda, ka mums par mūsu ādu noteikti jārūpējas preventīvi, jāapmeklē dermatologs un jāatrod arī tāda pareiza ādas kopšana. Bet nobeigumā, kādi būtu jūs tādi top 3 ieteikumi, kā saglabāt veselīgu ādu un varbūt par ikdienu kaut kas cilvēkam? Pirmām kārtām noteikti sargāt no saules, jo apdegusi āda nav laba āda. Ja mēs apdedzinam šūnas, viņas iet bojā, un tās, kas atjaunojas, tās jau varbūt ar dažādām problēmām. Saules aizsargkrēmi no mazotnes, pusauģu gados īpaši līdz pat, kā teikt, visu dzīvi lietoti. Noteikti atrast savu dermatologu, jo mums ir jāzina, kādi ir mūsu riska faktori, kas ir tas, no kā mums jāuzmanās, kas var provocēt mūsu dažādas šīs ādas problēmas, saslimšanas. Ja mēs to pārzinām, ja mēs zinām, kāda saslimšana varbūt ir bijusi mūsu vecākiem vai rados, ja, tad mums ir iespēja ātrāk to visu risināt un ātrāk tikt ar to galā un saglabāt šo ādu veselīgu un skaistu arī ilgākā posmā. Trešais – izgulēties. Ja? Jo tiešām tā atpūta ir vajadzīga arī ādai kā mūsu lielākam orgānam, ja? Jo āda atjaunojās naktī,
būt pacietīgiem pret savu ādu, jo pilns ādas atjaunošanās cikls ir sākot no 28 dienām, sākot jaunu kopšanas līdzekli vai kādu citu ādas līdzekli. Mums ir jārēķinās ar to, ka nebūs uzreiz tā atbilde, ja tas ir saistībā ar ādu, ja, kad ir vajadzīga pacietība, mīlestība pret savu ādu. Un jā, tā mēs varam dzīvot. Lieliski. Paldies par šiem padomiem. Es domāju, tie noteikti būs noderīgi mums ikvienam. Un tā kā mūsu raidījums ir māksla dzīvot, mēs vienmēr saviem viesiem jautājam. Kā jums kā Lindai, ko jums kā Lindai nozīmē māksla dzīvot? Droši vien, ka sākotnēji tā problēma ir izdzīvot. Un tad, kad mēs esam tikuši galā ar šo, tad mēs nonākam pie mākslas dzīvot. Un es domāju, ka tā ir tāda pašpietiekamība, kad mēs saprotam, ko mēs gribam, kā mēs tiekam ar to galā. Mēs esam pateicīgi par to, mēs izvirzam sev mērķus, mēs esam iecietīgi pret sevi, pret saviem tuvākajiem, mēs novērtējam tos, kas ir apkārt, ja mēs esam pacietīgi. Un, jā, un noteikti viena tāda ļoti brīnišķīga lieta ir mūsu nākotne, mūsu bērni, mūsu studenti, mūsu jaunā paudze, kam mums ir jāvelta gan savas rūpes, gan sava uzmanība, gan jānodod savas zināšanas. Ja? Un, jā, tā arī māksla dzīvot Latvijā, tā arī saglabāsies. Jā, liels paldies, šī izklausījās tiešām pēc tādas īstas mākslas, un labi, ka mums ir dota dzīve, lai mēs to visu varētu apgūt. Vēlreiz liels paldies par šo sarunu, un vēlējos pasniegt jums arī dāvaniņu no mūsu atbalstītāja no Nateo, kas ir dabīgs D vitamīns imunitātei, lai arī jums ne tikai rūpes par pacientiem, bet pašai par sevi. Paldies, paldies, jo gribēju pieminēt, ka D vitamīna ciklā arī viens posms notiek arī ādā. Tā kā tas ir ļoti mīļš un vērtīgs vitamīns arī dermatologiem. Atcerēsimies, ka rūpes par ādu nav tikai estētika, bet arī veselība. Tāpēc kopsim ādu pareizi un apmeklēsim dermatologu. Un tiekamies jau nākamajā sižetā.